Bērnība. Tie tik bija laiki. Brālēnas līdas, koka nūjas, NHL suvenīru krekli, citam ķivere, citam vienkārši biezāka cepure. Tobrīd vārdam entuziasts vēl nebija tāda nozīme, kāda tam ir tagad, taču toreiz šī nozīme sāka veidoties un plaukt. Romāns 95. gadā ar draugiem augstākās dienās uzspēlēja hokeju Daugavas stadionā. Tagad sargā vārtus komandai, kas divreiz spēlējusi finālā un beidzot izcīnījusi kausu. Andris 7 gadu vecumā iemācījās slidot. Tad ilgi to vairs nedarīja, līdz viņu 2016. gadā uzaicināja uz jaunas komandas atlasi. Šobrīd Andris jau ir aizvadījis 72 oficiālās līgas spēles Patriotu komandas sastāvā. Šeit Reinis apspēlē savu draugu, kas stāv vārtos uz Piemājas ezera. Tagad Reinis ik pa laikam savus labākos vārtsarga momentus ierauga ikmēneša top 20. Trešajā vietā super saves, turklāt vairāk. Viens atvērīts metiens, otrs metiens un teicams vārtos ir vārtvīrs Reinis Kukuls. Latvijas hokeja leģenda Edgars Gastons Rozenbergs ar komandas biedriem grasās aizvadīt kārtējo hokeja maču. Un šeit Edgara mazdēls Renē ar savu hokeja komandu Blackout, kurš kā treneris aizveda Blackout līdz Oskara kausam. Un te pats apbrīnojamākais – Kurts un Ruslans uz viena laukuma 1980. gadā. Un šeit šīs pašas personas E8 divīzijas finālā, cīnoties par kausu. Šie ir tikai daži no tūkstošiem stāstu, kādi veido entuziastus. Un entuziasts ir kas vairāk kā tikai apzīmējums. Pārraksti amatieru sporta vēsturi.